Mums tas ir viens ūdens piliens, bet citiem vesela pasaule. Un šajā pasaulē dzīvo pavisam neliela izmēra radījumi ar interesantu nosaukumu – virpotāji. Tie pieder dzīvnieku valstī gluži kā mēs, bet savu ikdienu tie pavada filtrējot ūdeni un barojoties ar vēl mazākiem organismiem, kā arī detrītu. Galvas nodalījumā tiem ir virpotāja aparāts ar skropstiņām, kuram darbojoties ūdenī rodas virpulis, kas virza sīkās barības daļiņas uz mutes pusi. Un te to ļoti labi var redzēt. Aiz mutes dobuma atrodas rīkle, kurā ir izvietots barības sasmalcināšanas aparāts mastaks, kuru kustības atgādina košļāšanu. Tas sastāv no cietām hitīna plātnītēm, kuras berzējas viena gar otru, tādējādi sasmalcinot barību. Tā kā virpotāji ir caurspīdīgi, mastaksu darbībā var ļoti labi te redzēt. Pēc tam rīkli pāriet šaurā barības vadā, kas to savieno ar maisveida kuņģi. Aiz kuņģa atrodas šaura galazarna, kas beidzas ar anālo atveri. Un te arī iemūžināja, kā viss liekais tiek izvadīts ārā. Šeit redzamajam virpotājam astes nodalījums, kurš sauc arī par kāju, nobeidzas ar divzaru dakšu. Dakšu galos ir dziedzeri, kas izdala lipīgas vielas, lai piestiprinātos pie substrāta. Jā, arī sēgstikliņš šajā gadījumā. Barojoties ar baktērijām un citiem sīkiem organismiem, tie attīra ūdeni, bet tie arī kalpo par barības avotu lielākiem radījumiem. Lai gan lielākā daļa cilvēku par virpotājiem neko nezina, vispār ir zināms vairāk nekā 2000 sugu. Sastopam tie ir gan ūdenī, gan mitrā augsnē, tā kā atrast tos nav grūti. Mans virpotājs pēc filmēšanās tika ieskalots atpakaļ barotnē, kur audzēja mikroskopiskos kustonīšus, tā kā varbūt vēl kādreiz tiks pie filmēšanās. Kaut gan pārāk ilgs mūžs tiem nav, no pāris dienām līdz pāris nedēļām. Lai interesantiem atklājumiem bagāta diena un līdz citai reizei!